Būt mīlētai, vai tas ir par daudz prasīts, vai tas ir par daudz prasīts jaunam latviešu seriālam mēneša laikā gūt skatītāju mīlestību? Devāmies ielās, lai noskaidrotu, ko iedzīvotāji domā par jauno LTV seriālu. Vai jūs esat redzējis kādu sēriju no jaunā latviešu seriāla Būt mīlētai? Dzirdēts ir, bet es neesmu skatījušies. Ko jūs esat dzirdējis? Ka ir labas atsauksmes. Tas ir, kas 8 iet? Neskatos tāds. Jūs esat dzirdējis par tādu seriālu? Nē. Nē, es neesmu dzirdējis. Nekādu seriālu neskatos. Es viņus neatceros. Nē, pirmā reize par tādu dzirdu. Jūs neinteresē seriālu? Nē, vismaz latviešu. Es neskatos tos seriālus, es tikai skatos tā Euronews, BBC ar politiku tikai. Man tā nepatika. Nē, neskatos. Jums neinteresē latviešu seriālu? Nē. Mēs esam Krievija. Es nevaru tā pateikt, ka neinteresē, bet es tikai больше интересуюсь новости, koncerti. Es vienu esmu redzējis pašā sākumā, bet man viņa neieinteresēja. Žēl, kad viņš iet tieši tajā pašā laikā, kas varbūt man interesē. Teiksim, no politikas vai kas. Tad es tā visu sīkumos bet vispār ir ļoti interesants. Vēl nē. Kāpēc? Nesanāk tā. Tagad ir tas gavieņu laiks, un tad jāiet uz baznīcu un jāskaita lūkšanas. Nesanāk. Bet vai jūs esat dzirdējis par šo seriālu? Drusku jā. Redzēju to meiteni, kas būs anī seriālā. Man ļoti patīk aktrise, Janševska man patīk. Bet es nezinu, kaut kas man nepatīk. Pirmkārt, es brīnos par šiem te māksliniekiem, kas ģērbi šos te ļaudis aktierus, kas spēlēja. Tad Janševskai nepavisam nepiestāv tie mati tā uz acīm. Man nepatika un viss. Varbūt jūs skatāties Ugunsgrēku? Jā. Tas jums patīk? Jā. Vai jūs pēc tam skatāties arī Panorāmu? Protams, Panorāma pirmā programma, tā ir priekš manīm vienalga kā. To es skatos vienmēr.